teicu, braucam uz Ameriku. Jo, man liekas, es nevarēšu mierīgi dzīvot, nezinot, kas notiek Holivudā, ka man ir jāzina, kas tur notiek. Jā, jo man taču sapnis būt par aktrisi. Un mēs aizbraucām. Un viss, es kā jau iekāpu pirmajā taksī uz to mūsu vietu, kur bijām sarunājuši. Man jau piedāvāja vizītkartes. Tur tā kā zvani manam aģentam, tu gribi būt aktrise, jā, lūdzu, re, kur ir vizītkarte. Nu, tiešām tā sajūta, ka tu nokāpi jau Holivudā, jau stāv ar plakātu. Aktieru meistarības studija šeit. Un kaut kā man 23, 4 gadu vecumā tas viss likās ļoti forši. Un jā, es arī aizgāju uz vienu aktieru meistarības studiju, kur man ļoti patika, forši cilvēki bija. Bet atpazinu kaut kādus cilvēkus no seriāliem, ko es biju redzējusi televizorā, un tā likās kaut kā ļoti, ļoti īpaši tur būt un to visu redzēt. Un pilnīgi negaidīti mēs iepazināmies ar vienu vīrieti, jā, kurš uzaicināja Kārli spēlēt baznīcā, slavēt. Un es arī aizgāju uz to baznīcu. Un, jā, nu es jūtu, ka tur ir kaut kas tur ir. Un tajā brīdī, ko es sapratu, ka, jā, Dievs var lūgt vēlēšanās viņam. Un tad, ko es tajā brīdī visvairāk vēlējos? Es vēlējos strādāt, kas man likās pilnīgi nereāli, jo es esmu valstī, kurā man nav darba atļauja. Nu, un tā. Bet Dievs taču dara brīnums, vai ne? Es lūdzu, lai man dod darbu. Un dažas dienas vēlāk tiešām tā arī brīnums notika. Man saved kopā ar vienu aģenti, kas vāca cilvēkus uz filmēšanas studijām kā skatītājus, jo ir tāds žanrs sitcom, tā ir komēdijas seriāli, kur tiešām cilvēki skatās dzīvajā kā teātri, kā notiek filmēšana, viņi aplaudē un viņiem par to maksā naudu. Un man tas bija viens no lielākajiem sapņu piepildījumiem, ka tiešām meitene no Latvijas laukiem ir Holivudā tikusi Warner Brothers studijā, kur manuprāt, iekšā tik kā turistam ir ļoti grūti. Es tur esmu tikusi kā algots darbinieks, kurš var visu dienu skatīties, kā notiek filmēšana, kas jau ir sapņu piepildījums. Un plus man maksā $100 dienā un dod arī pīcu pusdienās. Un tas man tā kā pārliecināja, ka es esmu pilnīgā paradīzē, Dievs ir manā pusē un viss ir brīnišķīgi. Ko tu domāji par Holivudu? Man nepatīk Holivudu vispār. Visi tur man likās, visi grib būt aktieri, visi grib būt mūziķi. Viss bija viltots. Viņi izlikās, ka tu viņiem patīc, viņiem tu īstenībā nepatīc. Un, nu, tā kaut kā. Es braucu tikai tāpēc, kad es braucu daļu Ievas, es braucu viņu pieskatīt. Tas bija mans uzdevums, cik es arī sapratu, ka to man noteikti ir arī kaut kādā veidā Dievs bija galvā ielicis iekšā, ka man ir visu laiku jārūpējās, man jāparūpējās, man jāstās kruņiet, kur es arī palaidu grožus vaļā Los Andželosā no tā visa. Es atceros, ka nebija tā, kad es laiku biju blakus viņai, jo tad arī bija daudz visādi ļoti dīvaini atgadījumi. Atceries uz to mašīnu arī, kas tur bija. Jā, tas bija visādi, kas nebija blakus, viss kaut kas dīvains notika. Man tā vismaz likās, jā. Jā, nu tur tiešām ļoti daudz stāsti dīvainie, bet tas laiks iet uz beigām, kad mēs 3 mēnešus tur varējām palikt. Un es saprotu, ka ir jāatgriežas Latvijā būs, jo nav tā darba atļauja. Un man, īstenībā, tik daudz cilvēku man deva tik crazy padomus. Tas mans filmu studijas pasniedzējs, viņš man arī, vīrietis autoritāte likās mīļš onkulīts un tā, ka tiešām viņam rūp, kas ar mani notiek. Viņš man teica, Ieva, es redzu, ka tu gribi palikt, bet ieej taču kādā bārā un dabū vīru. Nu, tā kā precies, un tu varēsi te palikt. Man likās, varbūt, ja man to saka pasniedzējs, kurš taču grib labu man un tā. Jā, un es pat sāku domāt, varbūt kaut ko tādu darīt, bet tas tiešām, uzlikt mūsu attiecības pilnīgi uz tad ļoti sliktā vietā. Tad man likās, bet varbūt Dievam ir vēl kāds plāns. Ja viņš vienu brīnumu izdarīja manā dzīvē, viņš noteikti izdarīs vēl kādu brīnumu. Un es atceros, ja mēs turpinājām iet uz tām baznīcām, jo tu bieži slavēji, un es, tiešām man liekas, uz ceļiem ar asarām acīs lūdzu, lai Dievs dara brīnumu un lai kaut kas notiek, lai mums pagarinās tā vīza, vai lai man uzrodās kaut kāds darba piedāvājums ar iespējām palikt Amerikā.
Tas, ko tiešām es vēlējos. Un tad lūdzu atkal un atkal un atkal. Un mums jau tas laiks, kad jādodas uz lidostu, sakrāmējam tās mantas un tā, un ejam lidostā visiem tiem čekiniem cauri. Un es pilnīgā mierā, ka Dievs atbildēs uz lūkšanu. Dievs vienmēr atbild taču, un ka kaut kas notiks, un mēs sēžam jau lidmašīnā, un es skatos uz tiem skaistiem Holivudas kalniem, kas tiešām izstāsta, ka viņi ir, viņi ir oranži, ka viņi mirdz, ka viņi deg, un es redzu, ka viņi lēnām attālinās, un man liekas, kaut kas notiks. Kad tūlīt tā lidmašīna griezīsies uz riņķi, ka kāds pazvanīs stjortei, kad gaida mani Holivudā kāds. Līgums. Es nezinu, bet ka kaut kam jānotiek ir, un laiks iet. Un es saprotu, ka mēs esam Atlantijas okeāna vidū un ka nekas nenotiks. Kad tuvojamies jau Londonai, esam jau Eiropā, un es saprotu, ka Dievs ir atbildējis nē uz šo lūkšanu. Un tas bija ārkārtīgi sāpīgi. Es raudāju, man liekas, visu to ceļu mājup, centos nerādīt Kārlim savus asaras, jo viņš bija ļoti priecīgs par to, ka mēs esam Eiropā. Jūs biju pasargājis, tas bija mans uzdevums, un tas bija izdevies uzdevums